Anna Brigadere, Dievs daba darbs, vecmāmiņa. Vecmāmiņa runāja maz un nemīlēja arī klausīties garās runās, sevišķi, ja tas notika darba dēļ. Tad viņa varēja īsi pateikt, runāšana nekā nepalīdz, darīšana palīdz. Un kamēr meitas vēl strīdējās, kurai jāiet uz avotu pēc ūdens, viņa jau bija paņēmusi nēšus un sīkiem solīšiem noticēja lejā, kā ir bīte. Bet uzkāpt kalnā bija grūti, pār slieksni, pilniem nēšiem vēl grūtāk. Tad viņa dažreiz tās smagi nopūtās, ak tu spēks, kur tu esi palicis, kur ne. Bet tā arī bija visa viņas nopūta un vaidēšana. Annele daudz domāja par to spēku, kas vecmāmiņai būtu nozudis. Un kā dažkārt reiz viņai domas paspruka skaļi. Spēks, vecmāmiņas spēks, kur tu esi palicis? Vecā Aņus to izdzirda un atbildēja. Jā, kur tad nu palika tas vecmāmas spēks? Tepat jau viņš izgāja ar to lielo kalnu gāšanu. Ar kalnu gāšanu? Kur tu bija tie kalni, brīnījās Annele? Tepat jau tais avotos bija. Vai lieli kalni bija, vēl lielāki kā tagad? Nu, ko tad tu domā? Un kur tu viņi palika? Are, tur arī viens tāds kalns iet, Aņus rādīja pacēlus savu bozi. Bet tas, kas tur gāja, bija Anneles tēvs. Nu viņa nesaprata, bet Aņus stāstīja tālāk. Un tādu kā tavs tēvs, tavai vecmāmiņai bija 6, un 2 meitas, un vēl pāris, kas tagad guļ apakš zemes. Un tad lopi un lauki verstēm skrejamiem, un rijas kūšana un miega negulēšana. Un tad tie ļaudis, kas vēl pienāk no lauka, čigāni, žīdi, nabagi, tad vēl no malu malām tie palīdzības meklētāji, tie, kas nāk savās slimībās un likstās. Pasaki, vai tas viss nebija tik liels kā kalnu gāšana? Es saku, viens ķēniņš savā pilī arī nebūtu varējis vairāk padarīt, nekā tava vecmāmiņa šai saulē ir darījusi. 5 reizi ap pasauli apgājusi būtu, ja kāds viņas soļus izmērotu. Nu, Annele saprata gan, kas tie tādi par kalniem, kas vecmāmiņai bijuši gāžami. Vecmāmiņa stāv uz 2 laikmetu sliekšņa un glabā viņu abu atslēgas. Ko viņa dara, ko saka, viss iznāk citādi nekā citiem ļaudīm. Un ko viņa dara, ko saka, tiek kāri uztverts no tās mazās pakaļtecētājas un visus sevišķi smalki novērotājas, kāda ir vecmāmiņas mazā dēlmeita Annele. No avotu sliekšņa izzaroja daudz celiņu, kā stari no savas saknes, bet tie, kuru nostaigātais soļu garums, ja viņus kāds būtu skaitījis vecmāmiņas mūžā, varētu apmērot 5 pasauli, kā Aņus teica, bija sevišķi 3. Viens tāds celiņš gāja uz avotu lejā. Garu gadu virkni vecmāmiņa še bija staigājusi ar nēšiem pret kalnu. Vasarām pa darba laiku, kad meitas strādāja tīrumā, bija jākopja vienai pašai lielā bērnu un ļaužu saime un arī lopi. Daudzas citas nēšu nesējas bija nākušas un gājušas, viņa palika ar vien tā pati, visu spirdzinātāja un apkopēja, pa visiem gādātāja un domātāja. Otrais celiņš gāja tieši pār lauku mežā un tad stāvu kalnā uz baznīcas ceļu. Cik reižu pa to vecmāmiņa nebija gājusi. Baznīca bija vienīgā tālākā vieta, kur tā gāja. Tā bija viņas ciems, pilsēta, satikšanās vieta ar tālākiem radiem un pazīstamiem. Un lai cik nogurusi un nevarīga tā bija, baznīcā ar vienu vajadzēja iet kājām. Kausēt svētdienā zirgu bija it kā grēka darbs. Tas nebija nekad darīts vēl viņas jaunajās dienās, un vecumā tā turējās stingri piereiz bijušā un negribēja bojāt teicamās parašas. 3. Anneles laikā jau aizaugušais celiņš gāja uz Slieteni. Tā vietu vēl apzīmēja 2 pāri palikuši akmeņi, apkārt auga tēvoča Anša stādītās ābelītes,
jo še viņš bija ierīkojis jaunu dārzu. Slietenis bija bijusi mālu apmesta būda, kas vecmāmiņas jaunajā saimnieces mūžā, kad nodegušās istabas vietā muiža dzīvojamai telpai uzmeta tādu pat māla būdu, bet toreiz bez pavārda bija ierīkota ar skursteni un dzels kāšiem, kā ugunskura un ēdienu vārāmā vieta. Uz šo cauro būdu bija tecējušas jaunās saimnieces gaitas, vairāk kā 10 gadu, ziema un vasara no rīta līdz vakaram. Sevišķi ziemas rītos ar gaiļiem celdamās, viņa pirmā jau gāja turp, ar bažām domādama, vai tik vēji un sals nebūs atraduši un izdzēsuši rūpīgi apraustās un dziļi pavarda pelnos glabātās dzirksteles. Slikti bija, ja jāsāk kurt uguns ar šķiltavu un krama palīdzību, jo sērkociņus tais laikos pazimuši vēl maz. Bet ja kāds labais gars bija pasargājis dzirkstes, un tās siltas dvašas atdzīvinātas, sprēgādams uzliesmoja sausa skala galā vai brūno spaigļu zaros, un gaisma kā slaucīt noslaucīja ķēmīgās ēnas no melnajām būdas sienām. Tad tas bija priecīgs ievads visu nākošo darbu un rūpju dienai. Aizslēgt klētis, apskatīties vai paēdināti suņi, apraust dzirkstes pavardā, kā tas no jaunām dienām parasts, ir arī vēl tagad vecmāmiņas pēdējie dienas darbi. Sevišķi uguni apraust viņa neuztic nevienam citam, kod nodauzītas gailējošās ogles un galīgi apdzēstas vēl kurējošās pagales. Vecmāmiņa tās saliek vienvietu, vēlojušās ogles un dzirkstes ierušina dziļi pelnos, aprauš ar tām pa priekšu silto, tuvējo pelnu kārtu, tad tālāko un pēdīgi pavisam tālo jau galīgi augsto. Kad kaudzīte sarausta, piramīdveidīgi un viņas ārpusē nav vairs redzama neviena dzirksts, vecmāmiņa viņai pārmet krustu, pie tam kaut ko klusi skaitīdama. Tas varētu būt Dievs tēvs, Dievs svētais gars, tas varētu būt uguns māte, uzturi saudzi glabā, neļauj izdzist pavardi svētai dzirkstī. Kaut gan vecmāmiņa pati izbrauca no mājas reti, dažādu ciemiņu avotos nebija trūkums. Īsti par ciemiņiem daudzus no tiem gan nevarēja saukt. Viņi atbrauca vai atnāca tik vienreiz un pēc tam vairs netika redzēti. Tie nāca pie vecmāmiņas pēc palīdzības visādās lopu vai arī savās pašu likstās un slimībās. Brauca sievas ar bērniem, pat žīdenes no Žagares vai vēl tālāk. Bērni izskatījās izdēdējuši nesamērīgi lielām ērmotām galvām un teica, ka vecmāmiņa tādas galvas varot padarīt atkal samērīgas un veselas. Par vienu žīdeni stāstīja tā: vecmāmiņa žīdenes bērnam, tāpat kā arī citiem maziem slimniekiem, izglaudījusi un izmeklējusi visus locekļus. Tad to nosvērusi, pēc tam iedevusi bērna mātei zāļu pudeli un sakņu vīstokli, piesacīdama, kā tie lietojami un kā bērns kopjams, un ikdienas sakņu novārījumā mazgājams. Bet žīdene vai nu citus padomus aizmirsusi, vai arī nevīžojusi bērna kop, vai arī domājusi, ka par visām lietām svarīgāka ir svēršana, tad nu ar svērusi savu bērnu ar bezmēru, rītā un vakarā, bet bērns dilis un dilis. Pēc tam atbraukusi atkal avotos raudādama. Es svēra un svēra tā sava Ingele, bet tā bezmēra nepalīdz un nepalīdz. To žīdenes izteicienu avotos daudzināja, kad kāds gaidīja iznākumu no kādas aplami saprastas padarīšanas. Tādu palīdzības meklētāju pieņemšana un klusā ar viņiem izrunāšanās pa laikam notika kādu dienvidu laiku. Arvien vecmāmiņa jautāja, un slimnieks vai arī viņa sūtnis atbildēja. Kas bija agrāk atbraucis un nebija tik pārāk steidzīgs, tam vajadzēja gaidīt līdz dienvidam, kad mājā bija miers un vecmāmiņa pati vaļīgāka. Bet arī tad viņa uz vietas nevarēja rimt. Kad bija pa lielākai daļai uz pelēka vai zila cukurpapīra, ar vienu klusi noslēpumainus vārdus čukstot, ar krītu no vienas vietas savilkt riņķi ar krustu vidū.
Viņa gāja ar to savās gaitās uz klēti vai pagrabu, noslēpumaino čukstēšanu vēl savas noliktas reizes turpinot, un viegli ar labās rokas pirkstu galiem pār krustoto papīri braukājot. Tad pat citrons viņai ceļā pagadoties nolīda klusi sānis, it kā neuzdrošinādamies tai apkārt luncināties, un tikai pazakšus paskatīties, nekā nejautāt. Tās vienīgi bija arī tādās reizēs Anneles tiesības. Uz istabas augšienes pie spārēm karājās daudzu kaltētu ziedu un sakņu vīkšķi, kuru dziedinošie spēki bija zināmi tikai vecmāmiņai. Dažus tādus ziedus vajadzēja lasīt ar saules lēktu, citus dienvidu stundā, citus vēlā vakarā. Bija saknes, kuras raktas pavasarī, citas rudenī. Vienas kaltēja tikai lēnā pavēnī, otras saulē, trešās krāsnī, ātrā un lielā siltumā. Lielu tiesu dziedinošo augu savāca vecmāmiņa pati, sevišķi tādu, kuri auga turpat pazīstamā apkārtnē un kuru atrašanās vietu viņa jau pazina gadu no gada. Bet daudzus viņai arī pienesa tālu nācējas sieviņas, pret miltu vai putrēnu kulīti iemainīdamas. Arī kāda veca čigāne, tāda pati liela dziedinošu augu pazinēja, šad tad atnāca ar kādu retu neredzētu augu, ar visu sakni izceltu kādā biezoknī. Vecmāmiņa tad to rūpīgi apskatīja, berzēdama saknes, nogaršodama lapu sulu, izšķirdama ziedus, un kad bija nesuma apmierināta, čigāne par maksu nevarēja sūdzēties. Iekam vēl nebija sākušies lielie vasaras darbi, avotos bija pērves dienas. Tad visas sētas noklājās ziedainiem dzīvu gabaliem. Vecmāmiņai bija podi ar visādu krāsu ziedu, mizu un sakņu novārījumiem un raudzēm. Skaisto indīgo zilumu tā prata tā izkrāsot, kā neviena cita saimniece. Krāsošanas mākslu tā vēl jo lielākā mērā bija piekopusi savās jaunās dienās. Stāstīja, ka reiz tēva tēvs bijis aizmirsis pārvest no pilsētas krāsošanai vajadzīgo spranskrītu vai kādu citu mākslīgu piedevu, ko pielikt novārījumam, lai ziedu krāsas nopožas spilgtākas un pastāvi izturīgākas. Vecmāmiņa to tam pārmetusi taisni tādā brīdī, kad tēva tēvs dienvidā pārnācis no lauka, sēdējis un āgus nost kājas. Pārmetums viņam tā grauzis, ka tas tūlīt uzlēcis stāvu, vienu kāju vēl apautu, otru basu, ielēcis sētsvidū vēl neizjūgtos mēslu ratos, aizskrējis uz pilsētu un kamēr ļaudis cēlušies no dienduses, jau bijis ar vajadzīgo iepirkumu atpakaļ. Pēc tam devis padomu visiem vīriem, ja sievām uznākot pervēšanas indeve, tad lai nerādoties labāk tām acīs. Lāgiem Anneles guļvietiņa ir vecmāmiņas kambarītī, un kad viņa kādreiz naktī atmožas, viņa redz mazā lodziņa krēslā, vecmāmiņa sēd un viegli džingstēdamas kā niecīgi rūķīšu zvārgulīši skan lielās adāmās adatas. Vecmāmiņa ada garu zeķi, pelēku kā pati nakts krēsla, bet lūpas viņai čukst. Viņa kaut ko skaita, kā apakšzemes burbuļojošs strauts rit vārdu ritmiskās rindas. Tad viņa savī adāmo saliek rokas un skaitīšana top vēl dziļāka, sirsnīgāka, gaužāka. It kā viņai priekšā stāvētu vistuvākais draugs, ar kuru tā sarunātos nakts tumsā par kaut kādu lietu, ko nedrīkst dzirdēt cilvēki un pasaule. Bieži skaidrās naktīs vecmāmiņa uzceļas, pieiet pie loga un ilgi lūkojas zvaigznēs. Viņas soļi ir tik klusi kā vēsma. Annelē tad liekas, ka vecmāma būtu aizgājusi tālu un ka nedrīkstētu viņu tad pasaukt, jo viņa nav viena. Kas tie tādi, kas ap vecmāmiņu Annele nezina? Bet labi gari viņi ir. Avotu ļaudis var dusēt mierā. Kādā skaidrā ziemas dienā Annele skraidīdama pa lauku ierauga vecmāmiņu stāvam pie dārza žoga un skatāmies uz vakaru pusi. Kas tur tā būtu, ko skatīties, meitenei gribas zināt.
bet vecmāmiņa it kā nemaz nejusta meitenes tuvumu. Vējš ņāc un purina drēbes, un uz vaigiem tai nenožūšas asaras. Un kas tur uz vakaru pusi tik tukšs un klais? Kas tur trūkst? Vai, Annele pēkšņi nobīstas. Tur tak vairs nav lielā Bērzu kalna. Tas ir kalns jau gan stāv, bet nav vairs uz viņa neviena bērze, ne cita kāda koka. Viss nodzīts, kā ar bārdas dzenamo nazi. Lielās grēdās guļ bērzu varenie augumi savos baltajos kraklos. Kur Bērzu kalns, vecmāmiņ? Kur bērzi? Tu jau redzi bērns. Kas to darīja, vecmāmiņ? Lai nu kas darīja, vecmāmiņa atsaka kā negribēdama. Bet kāpēc tu ļāvi? Ko nu es vairs, kad bērni lieli, iet tie paši ar savu galvu un vecāku prātu vairs nepieņem. Būtu jau varējis gaidīt, kamēr manas acis aizkrīt, bet saka tā labāk. Lai nu varbūt labāk, bet citu vasaru krāšņumiņu vairs neredzēsim. Annele noprot, ka bērzus licis nocirst tēvocis Ansis un vairs nekā nevaicā. Atnāks vasara un nebūs vairs bērzu krāšņumiņa, nebūs vairs saldo sulu trauku, ne brīnišķo puķu, kas auga ēnainajā kalnā, ne tās salgozainās taciņas starp bērziem un druvu, kur vārpas gāja pāri galvai. Tā viņas stāv, abas pie dārza žoga, un skumst par jauko Bērzu kalnu.